Svētīgi jūs esat, ja uzklausīsit šo 12 vārdus, kurus es izvēlējos, lai tie kalpotu jums un būtu jūsu kalpi. Un vēl svētīgāk ir tie, kas ticēs jūsu vārdiem, tāpēc, ka jūs liecināsiet, ka esat mani redzējuši un zināt, ka es esmu. Svētīgi ir garā nabagi, kas nāk pie manis, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi visi, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Un svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Un svētīgi ir visi tie, kas cieš bādu un slāpes pēc taisnības, jo viņi tiks piepildīti ar svēto garu. Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo tie saņem žēlastību. Un svētīgi ir sirdsšķīstie, jo tie redzēs Dievu. Un svētīgi ir visi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Un svētīgi ir visi tie, kas tiek vajāti mana vārda dēļ, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki zaimos jūs un vajās un runās visu, ko ļaunu, nepatiesi pret jums, manis dēļ. Jo jums būs liels prieks, jo liela būs jūsu alga debesīs, jo tā tie vajāja praviešus, kas pirms jums bija. Es dodu jums būt par zemes sāli. Bet ja sāls zaudēs garšu, ar ko tad zemi sālīs? No tā laika tā ir nederīga, vien ārā izmetama un saminama zem cilvēku kājām. Es dodu jums būt par gaismu šai tautai. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Vai cilvēks sveci liek zem pūra? Nē, bet gan svečturī. Un tā dod gaismu visam namam. Tādēļ, lai jūsu gaisma spīd šo ļaužu priekšā, lai tie varētu redzēt jūsu labos darbus un godināt jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību un praviešus. Es neesmu nācis atmest, bet gan piepildīt. Es esmu devis jums likumu un baušļus no sava tēva, lai jūs ticētu man un nožēlotu grēkus, un nāktu pie manis ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu. Lūk, baušļi ir jūsu priekšā, un likums ir piepildīts. Tādēļ nāciet pie manis un topiet izglābti. Ja neturēsiet manus baušļus, jūs nekādi neieiesiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka tie no seniem laikiem ir teikuši, ka katrs, kas nokaus, to gaida Dieva tiesa. Bet ik viens, kas ir dusmīgs uz savu brāli, gaidīs viņa tiesa. Tādēļ, ja jūs nāksiet pie manis vai gribēsiet nākt pie manis un atcerēsieties, ka brālim ir kaut kas pret tevi, ej savu ceļu pie brāļa un vispirms izlīgsti ar brāli, un tad nāc pie manis ar patiesu sirdi, un es tevi pieņemšu. Tie no seniem laikiem ir rakstījuši, ka tev nebūs laulību pārkāpt. Bet ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, tas jau laulību ir pārkāpis savā sirdī. Es dodu bausli, lai jūs neļautu nekam tādam nākt savā sirdī. Jo labāk, lai jūs paši to noraidītu, nesot savu krustu, nekā jūs tiksiet iemest ellē. Ir rakstīts, tev būs mīlēt savu tuvāku un nīst savu ienaidnieku. Bet es saku, mīliet savus ienaidniekus. Svētiet tos, kas jūs lād, dariet labu tiem, kas jūs nīst, lūdziet par tiem, kas jūs ļauni izmanto un vajā, lai jūs būtu bērni savam tēvam debesīs. Šīs lietas, kas bija senatnē, kas bija pakļautas likumam, ir piepildītas manī. Kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Es gribu, lai jūs būtu pilnīgi. Tāpat kā es,
vai jūsu Tēvs debesīs ir pilnīgs. Kad tu Dievu lūdz, nedari tā, lai cilvēki tevi redzētu. Ej savā kambarī, un kad tu esi aizslēdzis durvis, pielūdz Tēvu, kas ir slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev atklāti. Šādi jums būs lūgt. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Tavs prāts, lai notiek uz zemes tāpat kā debesīs. Un piedod mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Āmen. Nekrājiet mantas virs zemes, bet krājiet sev mantas debesīs, jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu viņš vienu nīdīs un otru mīlēs, vai arī pie viena turēsies un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Atcerieties tos vārdus, ko es sacīju, jo, lūk, jūs esat tie, ko es esmu izraudzījies kalpot šai tautai. Tādēļ es jums saku, nezūdieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet vai ko jūs dzersiet, nedz arī par savu miesu, ko jūs ģērbsiet. Padomājiet par lilijām laukā, kā tās aug. Ne tā strādā, ne vērpi. Un es saku, ka pat Salamans visā savā godībā nav bijis tā apģērbts kā tā. Dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un taisnības, un tad jums tas viss taps piemests. Nezūdieties rītdienas dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Netiesājiet, lai netopat tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu tapsiet tiesāti. Un kāpēc tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet neieraugi baļķi, kas ir tavā paša acī? Pa priekš izvelc baļķi no savas paša acs, un tad tu skaidri redzēsi izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū. Kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Tad no visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums darītu, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo šis ir likums un pravieši. Ieejiet pa šaurajiem vārtiem. Tāpēc, ka šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Sargieties no viltus praviešiem. Auju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nes nelabus augļus. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Tādēļ ikvienu, kas šos manus vārdus dzird un dara, es pielīdzināšu gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Un kad stiprs lietus lija un plūdi gāzās un vēji pūta tam namam virsū, tas nesabruka, jo bija celts uz klints.
un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Un kad stiprs lietus lija, un plūdi gāzās, un vēji pūta tam namam virsū, tas sabruka. Un liela bija tā sabrukšana. Kas atceras šos manus vārdus un tos pilda, to es uzcelšu pēdējā dienā.